Piejūras internāta pamatskola jau gandrīz 20 gadus ir mājvieta bērniem ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem. Aizvadītajā mācību gadā pamatskolas posmā bijuši 25 bērni, bet kopā ar profesionālo ievirzi un pirmskolniekiem 60. Pie tik neliela bērnu skaita viena izglītojumā uzturēšanas izmaksas mēnesī pārsniedz 820 eiro, kas ir 4. augstākais rādītājs starp visām speciālajām skolām. Statistiski runā, ka viņu esot vairāk, bet pedagoģiskas medicīniskās komisijas savos novados viņiem atrod šīs izglītības iestādes. Protams, geogrāfiski skatoties, Rīga mums ir vienā pusē, Vidzem otrā, un tā jūras puse ir tā, kas mums nepienēs, nedod skolas kontingentu. Līdztekus valsts finansējumam šogad gandrīz 77 000 eiro ēkas uzturēšanai un tehniskiem personālam devusi arī Cernikavas novada pašvaldība. Pagājušajā domas sēdē gan deputāti pieņēmuši lēmumu līdz nākamā gada vasarai skolu slēgt. Mēs pieņēmām šo lēmumu tāpēc, ka mēs redzam, kāda ir valdības politika ilgtermiņā, un ilgtermiņā viņa ir tāda, ka visas šīs skolas agri vai vēl tiks nodotas pašvaldībām, un mūsu Piejūras skolā šobrīd mācās tikai 12 mūsu bērni. Izmaksas uz vienu bērnu ir ļoti lielas, 800 eiro uz vienu bērnu, un apmēram 600 000 ir kopējais budžets. Skaidrs, ka pašvaldībai tas būtu milzīgs sloks. Cernikavas novada bērniem tikšot piedāvāts mācības turpināt Rīgā, un nākamā mācību gada laikā tikšot meklēts labākais risinājums bērnu nokļūšanai jaunajā skolā. Arī citas internāta skolas jau interesējoties gan par audzēkņiem, gan pedagogiem. Turklāt atrašanās lielākā pulciņā bērniem nākšot tikai par labu. Jebkuras pārmaiņas, protams, nebūs viegls. Es jau arī šobrīd domāju gan par tiem bērniem, ar kuriem mums ir ļoti labas attiecības, un viņi piedalās mācību pašdarbībā, sportā, par viņu vecākiem un skolotājiem. Tā ir šie jautājumi viena puse, par ko sirds nepārprotams sāpēs. Bet es vēlētos viņus arī integrēt lielākā vidē. Es gribu redzēt viņus pēc 10 gadiem uz ielas, kad viņi prot visu to, kas ir jāprot cilvēkam dzīvot. Tukša gan skolas ēka nepaliks. Tajā iecerēts atvērt bērnu dārzu, uz ko Cernikavas novadā pašreiz rindā gaida vairāk nekā 200 mazuļu. Tāpēc mēs arī pieņēmām šo lēmumu, ka tas būs gads, kamēr atradīs bērniem uz nākamo mācību gadu citas skolas, lai vecāki var sagatavoties, lai arī pedagogiem būtu iespēja pārkvalificēties, un lai mēs varētu arī saprast par šo laiku, uztaisīt rekonstrukcijas projektu un saprast, cik bērnus bērndārza pirmskolas izglītības iestādes audzēkņus mēs te varētu ievietot. Apmēram mums doma ir plus mīnus 200 bērni šeit varētu ietilpt. Viena bērnu dārza grupiņa vēsturiskajā skolas ēkā Piejūras internāta pamatskolas teritorijā tikšot atvērta jau šoruden.